Slavu Dievam, debes Tēvs, ka Tu esi sapulcinājis atkal kādu noskatīties šo Tavu pamācību, lai ir visi svētīti, kas to skatās, un svētī mani, lai es varu pastāstīt šo liecību par svētā gara dāvanām, par vienu no galvenām, es tā domāju, svētā gara dāvanām, ko Dievs var dot ticīgiem. Par to maz kas zina un maz kas varbūt sludina, varbūt jūs lielāko daļu, būdam pat kristieši, to dzirdēsiet pirmo reizi. Lai Dievs jūs svētī un lai dod jums gribēšana saņemt šīs svētā gara dāvanas, jo ir teicis, ka remdenos Dievs izspļavus ārā, un ja sāls ir zaudējis spēku, arī viņš nekur nedara. Tā kā esiet Dieva, kā saka, kalpi tādā veidā, kad lūdziet viņu un jums taps dots. Lūk, un es izlasīšu tāpēc Efeziešiem no 1. nodaļas, 13. pants. Caur to arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savu pestīšanas evaņģēliju, iekš viņa arī jūs pie ticības nākuši, esat apzieģelēti ar apsolīšanas svēto garu. Tad mēs redzam, ka tad, kad mēs kļūstam ticīgi, mēs nokristamies ūdenī, bet vēl ir vajadzīgs zieģelis, svētais gars. Un svētais gars ir apzīmējums tieši tajā brīdī, kad cilvēks tiešām ir izglābts. Jo tā stāv rakstīts, iekš viņa arī jūs pie ticības nākuši, esat ar apsolīšanas svēto garu, kas ir mūsu mantošanas ķīla, ka viņš pestīs savus ļaudis savai godībai par slavu, ka viņš pestīs. Mēs it kā esam atpestīti, jā, teorētiski, bet mums ir vajadzīgs zīmogs, un šo zīmogu jādabona ir tādā veidā, ka mēs lūdzam. Lūdziet, un jums taps dots, ir teiks tā Bībelē, ja jūs prasīsiet Tēvam svēto garu, viņš jums nedos čūsku vai akmeni. Tad ir teicis, ka jāprasa. Un tāpat tās arī Pēters 2. vēstulē apstuļu darbos saka, lūdziet, nožēlojiet grēkus un kristieties, un tad jūs saņemsiet svēto garu. Un šeit ir teicis, ka svētais gars ir tā ķīla pestīšanai. Tāpēc bez svētā gara, kā romiešiem 8.8 teica, ka jūs viņam nepiedarat nemaz. Kristīšana ir laba lieta, protams, tas ir sākuma ceļš. Un tad ir rakstīts, un tādēļ arī dzēn, kad dzirdēju par jūsu ticību iekš tā kunga Jēzus un par mīlestību uz visiem svētiem, tad es nemitējos par jums pateikties, jūs pieminēdams savās lūkšanās, ka mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs, tas godības tēvs, jums dotu gudrības un parādīšanas garu iekš viņa atzīšanas. Apgaismodams prāta acis, ka jūs varat atzīt, kāda ir viņa aicināšanas cerība un cik bagāta viņa mantojuma godība pie svētiem un kāds viņa spēka pārliek augstais lielums pie mums, kas ticam pēc viņa varenā un spēcīgā darba. Кревис дух премудрости и откровения. Молился о вас, чтобы получить духа премудрости и откровения. Latviešiski tas tā neskan tik saprotam varbūt tās, kā man liekas. Un tālāk ir teicis, ka caur šo garu, ko viņš lūdz, lai ticīgie saņemtu, tad atklājās debesu valstības lielais spēks, lai cilvēki to redzētu, viņa varenos darbus iekš ticīgiem. Tad mēs redzam, ka nepietiek kristīties, ir vajadzīgs vēl zīmogs svētais gars, ka mēs sākam runāt svešās mēlēs, ka gars iekš mums ir iegājis, ja mums ir jālūdz viņš. Tā ir rakstīts, lūdziet tēvam, un viņš dos svēto garu. Jo jūs nemaz neziniet, ka jālūdz, un esiet lūguši, kā tad jūs viņu varat saņemt. Varbūt izņēmuma kārtā kādam arī dod. Bet šeit ir runa par to, ka ar to jau vēl ir nepietiekami, ka Pāvils teica, es par jums lūdzu, lai jūs saņemtu gudrības un atklāsmes garu. Tad tā ir viena no svētā gara dāvanām vēl īpaša, un par to arī ir jālūdz. Ja par to nav mācīts, diemžēl, bet svētais gars to atklāja. Man, piemēram, to atklāja, kad es smuku prom no aplaupītājiem, kad mani salauza ribas, un tad es nokļuvu pie Uļjānas, tādas pravietas pazīstams, Rečki, tāda vieta Baltkrievijā. Un tad svētais gars man teica arī vienā tādā izteicienā no tās runas, kas bija man vērsta, kad, молись о духе премудрости и откровения. Un es tad atbraukdams mājās mēnešiem, gadiem lūdzu, Господи, дай мне духа премудрости откровения, дай мне духа премудрости откровения. Latviski tas drusku savādāk skan. Dod man Dievs atklāsmes un gudrības garu. Dod Dievs gudrības atklāsmes garu. Un tā tikai lūdzam un lūdzam un lūdzam un lūdzam, kamēr Dievs iedos. Jo ir teicis, klauvējiet un jums atvērs, lūdziet un jums iedos. Tad,
pēc neatlaidības, ja, ne pēc žēlstības, tad pēc neatlaidības. Jēzus Kristus mums pamācīja. Un tāpēc mēs nevaram būt remdeni, mums ir jālūdz. Un gribu liecināt, kā šis gars izpaužās, kā viņš izpaudās vienreiz manā dzīvē. Es biju ar ģimeni, ar ņīvu aizbraucis uz Ventspili pie jūras, un mēs atpakaļ ceļā, ģimene, sieva, bērni, viena māsa, braucām caur tādu meža apzaļumotu ceļu caur no Lielirbes uz Niveju. Un tur tā ceļš, kad ļoti tāds ašs pagrieziens un visā ar krūmiem aizaudzis. Un pirms tam man Dievs saka, viņš saka, ceļā nāvis briesmas. Iekšējā balsī sāk dzirdēt pēkšņi. Iekšējā balsī Dievs skaļi runā, nevis ārējā, bet iekšējā. Un es to pilnīgi tā reāli sajūtu. Un es saku, ko tagad darīt? Nu jābrauc taču uz mājām. Un mēs palūdzām Dievu, Dievs pasargā, izjauc sātana plānus, lai nekas ļauns nenotiekās. Nu, jā, uz mājām te jābrauc. Nu, un pirms tā pagrieziena taisni man priekšā lec vieglā mašīna Žiguls ar piekabu. Un inerce tāda, ka nav kur likties. Liels ātrums un inerce. Un viņš man taisni virsu. Un es neko citu, kā tikai acis ciet un stūri stipri rokās sturu. Un gaidu, ka būs beldziens un stikli lidos, ka tik acis paliek vesels. Bet mēs pabraucam uz priekšu, nekas nenotiek, es tā domāju. Un māsa saka, es redzēju, tā kā kāds it kā eņģelis jūs būtu izšķīris tās mašīnas. Un tiešām tas bija Dieva brīnums. Jo pirmkārt jau es dzirdēju tādu balsi, kad būs nāvis briesmas priekšā, kāds acīm redzot būtu beigts. Un otrs ir, ka tiešām pēc 20 minūtēm tas notikās. Un brīnums ir tas, ka nekas nenotikās. Visi tika pasargāti, visi veseli un dzīvi. Tā kā redziet, sātans jau plāno visādas lietas, bet kā mēs esam tuvās attiecībās ar Svēto garu, kā man caur šo pravieti teica, и куда бы ни ступала нога твоя, молись об охране неба. Un Svētais gars mūs pasargā. Ja mēs viņu lūdzam, mums viņš ir jālūdz. Jo viņš ir kā aizstāvis mums atstāts uz zemes. Ir kā iepriecinātāja gars. Un tāpēc palūksim tādu lūkšanu. Ja jums ir depresija vai kāda ienaidnieka vai vēl kaut kas tāds, palūksim tā. Kad es atsakos no visiem grēkiem, es tos nožēloju. Debes Tēvs man piedod visus tos grēkus, nomazgā ar savām asinīm. Kungs, dod man gudrības un atklāsmes garu. Es salaužu Jēzus Kristus vārdā visādas ļaunos garus, kas iekš man iepirinājušies, visādas atkarības, smēķēšanas, dzeršanas, maucības gari, visādi gari, kādi pasaulē var būt, kādi es iedomājos, lai viņi visi iet ārā no maniem prom, un lai viņi visi tiek arestēti no Svētā gara un salauz Jēzus Kristus vārdā. Es tev solos, debes Tēvs, uz priekšu kalpot, lasīt Bībeli, iet tavos ceļos un lūgties, lai tu man apgaismo un visur vādi un pasargā. Un lai jūs esiet svētīti, jūs bērni un nam, un lai visur jūs runājieties ar Svēto garu, piesauciet Svēto garu, svētījiet Dievu Tēvu, Dēlu, Svēto garu, lūdzieties arī ar prātu, kā ir teica, lūdzieties ar prātu, lūdzieties garā. Mūsu Tēvs debesīs, tas ir lūkšana ar prātu, bet garā, ko mums gars dod izrunāt individuāli. Šatara Jēzus ora fatara menis, lai svētīts jūsu nams, lai svētīts jūsu nams, lai svētīti jūsu dvēseli. Jūs esat Dieva nams, ja iekš jums ir svētais gars. Halleluja, slava viņam par to, amen.